Labdien! Es mazliet atsaucoties vēl uz Ilonas piemēru, man gribējās pieminēt atkal Amerikas arī pieredzi, kur es atkal runājos ar vienas universitātes profesoru, kas stāstīja, ka viņiem ir vēl trešais elements starp platformu, ir vēl uzņēmums, kurš prot augstskolas zināšanas ietērpt digitālā formātā, sagatavot produktu Courserai un citām platformām, un turklāt vēl saprot, kā to visu veiksmīgi sociālos tīklos aiznest līdz īstajiem. Un tad tas biznesa modelis jau dalās uz divām pusēm, ka viņi pelna abi. Un pelna vairāk nekā vieni mocītos, otri mocītos, bet pelna abi un daudz vairāk sadarbojoties. Un es arī tādā praktiskā virzienā paturpināšu. Man droši vien tas uzdevums ir nevis pielikt punktu projekta veiksmīgajiem piemēriem, bet drīzāk es varbūt atvēršu jau kaut kādas idejas, kas virzās tālāk. Pieminēšu dažus piemērus, kur mēs esam ieguldījuši pūliņus un veidoju viņu tādu praktiskāku, bet ar dažām atziņām, lai tās atziņas tādas teorētiskās, zinātniskās paliek aprakstos, bet tā kā mēs tā esam dažādi pārstāvoši cilvēki jomas, tad pieminēšu tādas praktiskās lietas, bet kas tad bija tas kvadruple helix, ko mēs te virpinājām, vai 4 pušu spirāle visus projekta 3 gadus un pat bišķīt vairāk. Sākotnēji nāca no inovāciju lauciņa, kur inovāciju lauciņā bija nodefinēts, ka šis te helix vai spirāles sadarbības modelis nodefinē kaut kādas noteiktas jomas spēlētājus. Un tie kopā darbojoties var kaut ko jaunu radīt. Nu, un tad tas, ka mēs izsekojām, bija 3 pušu, 4 pušu, un nu jau mēs pat jau paši vairs nerunājam par 4 pusēm, mēs runājam par 5 un 6 pusēm. Un man ļoti patika tā mūsu savstarpējā simbioze no juristu viedokļa, jo redz, kamēr mēs ekonomisti un vadībnieki runājam par sadarbību un partnerību un vēl visādiem sinonīmiem, kuriem neredzam atšķirību, juristi teica, pag, tur ir ļoti būtiska atšķirība. Un man liekas, ka tā juridiskā puse mums vismaz iedeva tādu arī ietērpu, ja mēs runājām par tiem 4P, kas varbūt sākotnēji nācis ir no kaut kāda publiskās privātās partnerības, daļai iepirkumi, un nevelti Jānis minēja līgu, kas par iepirkumu tēmu un ne tikai ļoti starpdisciplināru tēmu, tūlīt aizstāvēs disertāciju. Redz, mēs virzījāmies tālāk. Mēs pielikām klāt ilgtspēju un aprits ekonomiku, un kā tad tur radīt kaut kādus kopīgus darbojošos biznesa un varbūt ne tikai biznesa modeļus, jo sākotnēji mums bija doma runāt par apritīgiem biznesa modeļiem, bet kā izrādās apritē un ilgtspējā, tur dažkārt ir sociāli modeļi un dažkārt ir tādas dažādas interesantas partnerības. Un mēs atkal pateicoties, man liekas, kur Natālija palika, bija un pazuda. Natālijai ļoti daudz laika veltījām arī izpētīt industriālo simbiozi. Atkal viena forma sadarbībai, kur kāds ar kaut ko sadarbojas un dalās ar resursiem, bet man liekas, ka arī mēs savstarpēji sadarbojoties tik tiešām, ja sākumā šķita, ka mēs viens otru nesaprotam, un man liekas, pusgadu vispār nesapratām, kāpēc vien nestrādājās, tad pamazām kopīgo valodu atradām, un man liekas, ka tā arī ir tāda novitāte. Es ieliku nesen, man bija iespēja iepazīties ar pētniekiem no Austrijas un Grācas universitātes, un izrādās, viņi mūs ļoti novērtē un labprāt sadarbotos. Viņi ir izveidojuši pētniecības centru, angliski viņu saīsināt sauc par Climate Law, un viņiem ir arī doktorantūras programma, kurā studenti pētniecības darbus izstrādā un aizstāv 3 virzienos. Tiesību zinātnēs, vides inženieru zinātnēs un vadības zinātnēs, kur dažkārt viņi pat nespēja novilkt to paralēli vai robežu. Viņas ļoti, ļoti cieši saplūst, un tieši tāpēc viņas saplūst vienā programmā. Ja? Tā kā tos kontaktus es vēl padalīšos, bet viņi mūs apsveic, ja? Ka mēs neesam vienīgie un viņi nav vienīgie. Bet tas arī pamato to, ka varbūt pirms 3 un 4 gadiem, kad mēs šajā virzienā strādājām, mēs strādājām arī savā veidā pateicoties mūsu savstarpējai sadarbībai un kontaktiem, bet mēs redzam, ka jā,
Arī tās mūsu disertācijas, kas veidojās, dažkārt šķiet, ka viņas ir ļoti smagnējas, varbūt tieši tā starpdisciplinārā rakstura dēļ. Bet lecot pie tiem piemēriem, pirmo es ieliku Vidzemes vai Matīs tirgus piemēru, jo tā bija tā pirmā ideja, ko mēs projektā ierakstījām, ka mēs pamēģināsim patestēt, kāds darbības modelis varētu strādāt, ja Vidzemes tirgu meklētu kaut kādu jaunu attīstības scenāriju. To mēs toreiz ierakstījām, jūtot, ka tur kaut kas briest, jo tas bija brīdis, kad tur brieda kaut kādas diskusijas asākas un dažādas pārmaiņu diskusijas par tirgiem. Un tad, kad mēs to sākām kustināt, tas, man liekas, pirmais gads atkal bija tāds, ka likās, ka nezinu, vai mēs vispār kaut kur nonāksim, jo to mehānismu iekustināt, un kad katrs skatās no tās savas ierastās prizmas, mums ir labi tā, kā mēs to daram. Kāds ārpusē nav apmierināts, bet mums ir labi, un tad mēs apstājāmies, ļāvām tam varbūt arī pat nobriest pašam dabīgi. Un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka tomēr tas ir iekustējies. Un ne tikai tāpēc, ka mēs to kustinājām, jo tas kaut kur kustinājās no visām pusēm. Un šajā gada sākumā mēs kopīgi jau ar ļoti daudz dažādiem partneriem iesniedzām projektu pieteikumu par jaunas tirgus vīzijas un vispār darbības modeļa attīstību. Projekts gan nav apstiprināts, jo konkurence bija milzīga, bet tas nav šķērslis. Mēs redzam, ka visi šie smagnējie projekti vai no otro vai trešo reizi viņi tiek apstiprināti, viņi nobriest mūsu galvā, vērtētāju izpratnē un nāk tajā brīdī, kad viņiem ir jānāk. Bet tas, ko mēs redzam, ka ir dažādu veidu partneri, ir privātie, ir publiskais sektors, izglītība, zinātne, nevalstiskais sektors. Tas, ko droši vien mēs varam mācīties un garās publikācijās var aprakstīt to, ka šādos nopietnos un varbūt tādos pārmaiņu prasošos, tādos apjomīgos, jaunos, inovatīvos pārmaiņas prasošos objektos vienam ir grūti. Atceros to pirmo pusgadu, kad mēs tikāmies arī tirgus vadītājiem un pārvaldi un Rīgas domi. Tas skatījums bija ļoti šaurs, bet tad, kad mēs šogad jau runājām šajā partneru lokā, nevienam nebija šaubu, jā, mēs varam iedzīvināt to vīziju, un tur var būt gan kultūra, gan uzņēmējdarbība, gan izglītība, gan vēl daudz kas cits, mūsdienīgi, moderni un tā tālāk, saglabājot arī kultūru vēsturi. Un atkal teorija pasaka, jā, ka tās apritīgās un ilgtspējīgās pārmaiņas un tie ar to saistītie varbūt problēmas, viņas arī ir radušās no dažādām pusēm. Un tikai dažādas puses sadarbojoties, viņas var risināt. Es ceru, ka tas projekts virzīsies tālāk un esam ārkārtīgi pateicīgi Rīgas domai. Un man liekas, ka man prezentācija būs tāda mazliet pateicību pilna visiem sadarbības partneriem, ko es pat nevaru nosaukt. Bet esam priecīgi, ka mūs saklausīja un saklausīja šo te projektu, jo viņi mūs jau aicināja jau tādā ļoti augstā ekspertu statusā. Teica, mēs sniedzam inovāciju projektu, kurā mums pēc tam vajadzēs izvērtējumu tam darbības modelim, viņu noformulēt un dalīties tālāk ar visu Eiropu. Un tas bija tas mūsu uzdevums. Un kvadruple Helix vai 4 pušu sadarbību šo te ietvaru viņi paņēma kā novitātes tādu pamatelementu. Tad bija ļoti daudz pūliņu ieguldīt arī to zināšanu praktiskā izplatīšanā. Un te man liekas, ka es varu pateikties ne tikai tiem partneriem, ko mēs redzam uz ekrāna, bet tie bija tādi 2 nozīmīgi, manuprāt, pasākumi gan studentiem stāstīt mūsu atklājumus, lai gan tie vēl bija tikai sākotnēji atklājumi, mēs vēl turpinājām, bet veiksmīgi organizējām jau 3 puses, ne 4 puses, var teikt, jā. Rudens skolu veiksmīgi, kāpēc? Tāpēc, ka bija Covid laiks, bija ierobežojumi, nevarēja tikties klātienē, nevarēja satikties, bet uzorganizēt virtuāli rudens skolu un hakatonu, kur veiksmīgi tiek prezentētas idejas, manuprāt, tas bija apsveicami. Un tāpatās kopīgi ar ministriju mēs organizējām vairākus semināru tādu ciklu par aprits ekonomiku uzņēmējiem un
Un man bija prieks dzirdēt, cik daudz uzņēmēji dalījās pieredzē, un varbūt arī redzēt, bija iespēja novērtēt, cik tālu mēs esam, ka nevis mēs esam tur tajā atpalikušā galā, bet tomēr, ka mēs ļoti daudz ko daram. Pie šiem diviem piemēriem es laikam mazliet apstāšos, jo atkal viņi savā veidā ir tāda, gandrīz kā visa mūsu projekta tēma, man liekas, ļoti tāda apjomīga, daudzšķaitņaina. Un no vienas puses sarežģīti. Pirmajā gadā atkal mēs tā vai citādi nonācām pie tēmas drošība. Drošība, zinātne, jo savā veidā drošība arī pie ilgtspējas jautājuma mums parādījās aktuāli. Un tajā brīdī mēs diskutējot ar dažādiem partneriem, sapratām, ka, kāpēc gan ne tā Ziemeļvalstīs veidot un attīstīt modernu, inovatīvu glābšanas, te man līgai jāprasa precīzi to nosaukumu, glābšanas un drošības zinātnes centru, kur ir inovatīvi simulātori un izmantojot aprites principus. Pirmkārt, tāpēc, ka brīvostē mēs konstatējām, ir ļoti degradēta teritorija, kura netiek izmantota un ļoti perfekti apstākļi, kur varētu izveidot šādus simulātorus glābšanas dienestiem. Un savukārt glābšanas dienestiem jau ir akūti nepieciešami šie te treniņi, un viņi ne tikai glāb, bet viņiem jau arī jābūt gataviem glābt. Virzot, kustinot šo visu, mēs sapratām, kamēr ideja un koncepcija tiek kustināta, visiem patīk. Bet tas, ko mēs redzējām un konstatējām, ka svarīgs ir dzinējspēks. Jānis minēja, ka mums Dzintra bija projektā dzinējspēks. Man šķiet, ka tas parādās no visiem sadarbības piemēriem, ka vienam ir jābūt dzinējspēkam. Matīs projektā šobrīd to dzinējspēku ir pārņēmis Rīgas doma un ārkārtīgi prieks, ka viņi to virza. Un tā vai citādi šajā te 4, 5 vai 6 pušu sadarbībā kādam ir jābūt, kam jātur tas kurbulis vai gāzes pedālis. Tad nāca kara situācija, un tad man liekas, ka tas drošības centrs ieguva pilnīgi citu kontekstu un nozīmi, jo tad, kad mēs par to runājām, tad mēs vēl dzīvojām citos apstākļos un pat nedomājam, ka kaut kas tāds ir iespējams. Ja? Bet Ukrainas situācija to ir pārvērtusi. Bet tas, ko mēs redzējām pirms tam, šķiet, ka vēl centrs gaida savu dzinējspēku. Visi atbalsta to koncepciju, bet centrs prasa milzīgas investīcijas. Tas ir viens. To pat varētu risināt, un ir Horizon un citas programmas, bet saprotot, tā kā Ilona teica, ka budžets dreb vai ieliks nākamajā gadā priekš Somas vai kāda citas platformas kaut kādu uzturēšanas, tas ir tas, kas attur un baida. Bet man prieks, redz, Jānis minēja ekonomiskās drošības programma, ja? Jauna studiju programma. Tam veidojās tādi savi atzariņi. Tai tēmai viņa virpinās tālāk, un iespējams pēc 10 gadiem mēs tikai spēsim novērtēt, kas no tā visa ir sanācis. Tas kustās, virzās. Un tad, skatoties pilnīgi citu kosmosu, atkal mums bija veiksmīga un sadarbība ar nevalstisko organizāciju Free Riga, kuri bija pietiekami traki, lai parakstītu līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti un pārņemtu visu viņu, arī savā veidā pamestās nelietotās ēkas Čiekurkalnā vai Mežaparkā, kurš uzskata, kuram tā vērtība jāiepārdod, un parakstīties, ka viņi ir gatavi tur ieguldīt 1 miljonu. Man liekas, bija 1 miljons, ja? Bet, saprotot, ka nāca Covid ar savu krīzi un visi tie plāni, viņi mainījās, un viņiem bija jāmaina vērtības piedāvājums, darbības modelis, un tur mēs ļoti labi varējām kopīgi patestēt dizaina domāšanas metodus, kā meklēt pareizo sociālo vai biznesa modeli, kā viņi varētu strādāt. Tā atkal bija tāda vērtīga pieredze, kur pirmkārt pamatojās, kad ir jāsadarbojās vai dažādām pusēm. Otrs arī tas, ka, tā kā es pašā sākumā rādīju tās viļņainās, iespējams šķiet šausmīgi haotiskas tās līnijas tur skraida, bet tas arī parādās, ka šajā 4 pušu vai 5 vai 6 sadarbības modelī vērtības, interese
Viņa nav noturīga, viņa nav stabila, viņa ir mainīga, kas ir ok, atbilstoši tirgus un citiem apstākļiem mainās. Arī iespējams, ka partneri mainās, spēlētāji, situācija mainās. Nu, atkal atgriežos pie tā jautājums, kurš uzņemās to atbildību un saistības. Un redz, ka te ir tie, varbūt tādas galvenās atziņas no tiem piemēriem, ka, ja ir kāds dzinējspēks, viņš to virza, un tad iespējams ir tas, kurš arī piesaista, motivē un partneriem parāda to vērtību. Reizēm partneri paši izdomā, kur tā vērtība būs no tās sadarbības, bet reizēm viņi ir ļoti, ļoti jāiemotivē. To mēs redzējām no tirgus projekta, ka sākumā viņus motivējot to vērtību varbūt nesaskata, bet pēc tam viņi atnāca atpakaļ un teica, mēs atradām jaunu vērtību, ja, un mēs esam dzinējspēks. Tāpat arī citos šajos piemēros. Tas, ko mēs redzējām, ka Helix vai 4 pušu modelis, viņš labi strādā, tajā, ka viņš definē, ko vajag iesaistīt, kāda veida spēlētājs. Un jau mēs te visi runājām, ka mums ir jāiesaista izglītība, pētniecība, sektors, jā, uzņēmumi, nevalstiskais sektors. Kādā brīdī mēs nosecinājām, ka arī bankas vai investori ir svarīgi un vēl iespējams, ka nāks citi sektori. Jā, visi ir diezgan gatavi un atvērti aktīvi strādāt pie idejošanas. Tātad Helix modelis strādā ideju radīšanas, ideju vadības brīdī, ideju konceptualizēšanas brīdī. Tālāk sākas varbūt tādas pārdomas un tāda savu veidu tolerēšana katram ar kaut kādām savām, tādām pārdomām. Tas, ko mēs redzam publiskais sektors, ko es tikai varu vēlreiz apstiprināt, ir tie ierobežotie līdzekļi ne tik daudz ieguldīt sākotnēji, bet daudz vairāk par to, kas un kā to uzturēs un nodrošinās ilgtspēju. Mēs atduramies pie dzīvotspējas un ilgtspējas. Tās turpmākās saistības ir tas, kas atbaidīja līdz šim arī drošības zinātnes centra, iespējams, ka izveidi, ja. Man prieks, ka Jānis saka, ir viena ēka, kur var kaut ko pasākt interesantu. Iespējams, ka tas varētu būt mazākā apmērā un pēc tam, kā efekts jau attīstīties tālāk. Uzņēmumi redz, viņi iesaistās un viņi ir gatavi iesaistīties, bet komerces likums 1. panktā pasaka, ka viņiem ir jāpelna. No vienas puses jārada pozitīva ietekme, bet tajā brīdī, kad sāk diskutēt ar valsts ieņēmumu dienestu, tam atlikumam ir jābūt pozitīvam. Un ja tur tā peļņa nav, mēs runājam tikai par sociālo misiju, tad tāda varētu būt tāda mazliet lēnāka tā pieeja. Jau arī mums pētījumi parāda to, ka principā arī ilgtspējas virzienā, aprits virzienā, ekonomiskais un dzīvotspējas jautājums ir tas, kas motivē uzņēmumus radīt pozitīvu arī sociālu un vidas ietekmi. Ja to atrod veidu atkal kā iestrādāt kopīgā biznesa modelī, tad tas varētu strādāt. Investori bažījās par finanšu riskiem un varbūt piesardzīgi skatās, un tieši tāpēc ir jauki, ka ir tās atbalsta programmas, kas var iedot to sākotnējo stimulu ieguldījumiem, bet vēl joprojām aktuāls jautājums paliek tālāk dzīvotspējai, lai to uzturētu. Ja? Mēs runājam par aprits ekonomiku, kas arī turpina kaut kur apritēt. Kā to dzīvotspēju saglabāt? Un tad ir NVO. Nav jau mums tā kultūra ar varbūt tik attīstīta, bet viņa veidojās. Un NVO mēs varam teikt, ka viņi ir vērtībās balstīti. Par laimi viņiem ir tās iespējas arī nodarboties ar šo te sociālu tādu ietekmes radīšanu. Bet dzīvotspējas jautājums, kā es teicu, man liekas, ka Free Riga arī vēl joprojām es uzskatu, ka viņi ir pilnīgi traki, jo parakstīt apņemšanos par tādiem ieguldījumiem un uzņemties saistības, to ļoti, ļoti pārdomā citi sektori un varbūt, kad tieši nevalstiskais sektors ir tas, no kā mums jāmācās. Tas, ko es vēl nepieminēju, bet tas, ko mēs redzam arī šajos varbūt lielajos piemēros un arī mūsu piemērā ar Vidzemes tirgu, te iespējams, ka Līgai varbūt nākamais solis jau iepirkumos vai varbūt vēl mums finansistiem, kolēģiem, bet tas, ko mēs redzam, ka mēs esam gatavi vērtību kopradīt, bet tajā brīdī, kad mēs sākam diskutēt par finansēšanu,
mēs saglabājam institucionālās robežas. Mēs nodalām, ko kurš darīs, arī projektu plānojot. Mēs beigās tur nav runa par koplietošanu, kopdalīšanos, jo arī pat atbalsta programmas mums ļoti novāk tās robežas un pasaka, cik tu ieguldīsi, ko tu radīsi. Ja? Un tad varbūt tas domāšanas veids ir tas, kas nākotnē jāattīsta. Vai vispār pastāv iespēja finanses kaut kā koplietot, kopieguldīt, un pēc tam kā tad tās saistības uzņemties un īpašuma tiesību jautājums risināt, cik mums bija daudz diskusijas ar Rīgas namiem par to, kā tad tagad tas tā būs, ka RTU vai, tur laikam bija TEC, uzliks viņiem kaut kādus mērītājus uz viņu ēkām, viņu īpašumā. Liekas, ka absurdi, ja, jo mēs runājam par ilgtspēju, kur vajadzētu sadarboties, bet tās administratīvās un procesuālās lietas ir tās, kas iespējams pat ir vēl turpmāk jāpēta. Katrā ziņā sadarbības partneri bija krietni vairāk, un šie ir tikai daži piemēri no tiem gadījumu analīzēm. Un tas, ko mēs redzam, ka tas efekts vēl turpinās. Es pat nepieminēju platformu, bet kā Ilona runāja par digitālām platformām, Līga to iesāka, un tas bija mūsu pirmā gada projekts, ka mēs radījām prototīpu platformai, kā varētu sadarboties resursu apmaiņā. Un tad man bija ārkārtīgi liels prieks atkal no citas Rīgas domes struktūra vienības, Rīgas enerģētikas aģentūras, kas, manuprāt, drīz mainīs profili, jo ļoti attīstās aprites virzienā. Dzirdēt to, ka viņi grib radīt platformu. Es saku, mums jau ir prototips. Mums jau ir viss uzradīts, vērtības piedāvājums, mēs zinām, kā tā ir jāstrādā. Un tad mēs redzam, ka tas, ko mēs iesākam un sākumā liekas, ka mēs tur taustamies tukšumā, tad pēc tam nāk profesionāļi un saka, mēs to gribam, un mēs sakam, rekur, mums ir ietvars, un mēs to varam virzīt tālāk. Jā, ar šo es laikam arī pabeigšu ar to, ka, kā es teicu, tā vai citādi mēs runājam par sadarbību. Šobrīd tajā sadarbības ietvarā par sadarbību un par apriti un ilgtspēju. To mēs arī turpināsim projektos. Un, manuprāt, ne tikai šajā projektā, bet visos tajos objektos, ko es pieminēju, parādās šis jautājums finanšu dzīvotspēja. Varbūt ne tikai peļņa varbūt uzņēmumu gadījumā, bet šī ekonomiskie iegūmi. Un līdz šim arī mani pētījumi, tas, kur man disertācija ved, parāda to, ka ir šie elementi, ka mums ir jārada pozitīva sociālā vides vērtība vai iegūmi vai šī ietekme. Bet jautājums, cik tas ir tehniski tajā brīdī iespējams un vai to var izdarīt, un tas ir ļoti, ļoti noteicošs jautājums par partneriem, kas un vai un kāpēc ir ieinteresēti sadarboties, un tad paliek jautājums ar šo dzīvotspēju. Un to, ja risina, tad tā sadarbība arī virzās tālāk, ne tikai ideja līmenī, bet jau uz realizāciju. Paldies!